Tāda neliela vēstures stunda, par to, kā izveidojās Novadesas pilsēta. Patiesībā, un kāds tam sakars ar latviešiem. Tad tas stāsts sākās aptuveni 1890. gadu vidū, 1900. gadu sākumā. Kad, kā jūs droši vien paši esat apskatījuši, Brazīlija ir sadalīta štatos. Un, katram štatam ir sava, zinām, autonomija, ir sava valdība un sekretariāti, kas organizē attiecīgā štata dzīvi. Tā San Paulo štatam bija lauksaimniecības sekretārs, kuram patika ceļot. Viņš kaut kādā sakarā bija nonācis Ukrainā, tieši Odesas pilsētā. Viņam tur patika tas, ka tā ir plānota pilsēta ar ļoti platām ielām, visas tā perpendikulāras ielas, ļoti izplānota pilsēta. Un tas viņam ļoti patika, un viņš iedomājās, ka varētu Brazīlijā kaut kur San Paulo štata iekšzemēs nodibināt koloniju. Toreiz Brazīlijā bija darba spēka deficīts, un tika aicināti strādnieki no dažādām vietām. Tajā laikā ieceļoja ļoti daudz itāļu, japāņu un vēl citas tautas. Brazīlijā bija izveidota Eiropā speciāla aģentūra, lai meklētu cilvēkus, kas ir gatavi braukt. Ar ļoti atvieglotiem noteikumiem šeit ļāva iegādāties zemi vai pat piešķīra, un arī ceļu apmaksāja tiem, kas gribēja braukt ar visu ģimeni. Nosacījums bija tāds, ka atbraucot šeit, tev arī jāapstrādā to zemi. Jādzīvo tur un jāapstrādā. Pirmie, kas atbrauc, bija tas, ko mēs šeit Brazīlijā saucam par žīdiem un Latvijā sauc par ebrejiem. Tie bija pirmie. To mēs visi zinām, ka ebreji nav nekādi zemnieki, nekad nav bijuši tādi. Bet tie bija pirmie, kas atbrauc. Pirmie Novadesas iedzīvotāji. Šeit tika izveidota kolonija, to nosauc par jauno Odesu. Un atbrauc ebreji, Krievijas un Ukrainas ebreji. Bet tie šeit nepalika. Un pēc gada sāk notirgot savu zemi. Parādījās tāda tauta, ko sauc par latviešiem. Un mēs tā nedaudz pabraukājam tagad ārpus pilsētas. Un tā doma bija tāda toreiz, ka tika dota zeme ārpus pilsētas ar atvieglotiem noteikumiem, lai pārdota. Un kas ņēma zemi ārpus pilsētas, pilsētā saņēma kā piedevu zemes gabalu, kur būvēt savu māju. Un tā pamazām izveidojās šeit pilsēta Novadesa, kur dzīvoja latvieši. Sākumā, tas bija līdz Otram pasaules karam, visur, kur gāja, veikalos, iestādēs, stacijā, visur, kur vien iedomājās, varēja lietot latviešu valodu. Visur bija latvieši priekšā. Pēc kara, faktiski tas jau bija kara laikā, valdība baidoties no vācu spiegiem aizliedz izmantot svešvalodas, noturot sanāksmes, sapulces, izdodot literatūru. Tas viss tika aizliegts. Vairs nedrīkstēja izdot literatūru latviešu valodā, vairs nedrīkstēja noturēt pasākumus latviešu valodā, ja nebija nodrošināts tulkojums portugāļu valodā. Un ar to arī daudz kas sāka mainīties. Cilvēki vairs ģimenēs nerunāja latviešu valodu. Šodien reti kurš šeit runā latviski, lai gan ir vārds uzvārds latvisks, bet runāt, ja māk pateikt labdien, tad tas jau ir labi. Un tā pamazām, arī, protams, pilsēta auga, sāk arī ieceļot citi brazilieši, vietējie asimilējās latvieši. Šodien jau vairs nav tāda izteikta latviešu pilsēta, lai gan šeit droši vien, ka Brazīlijā ir tā vieta, kur ir visvairāk latvieši koncentrējušies. Un,
Vēl mēs cenšamies pieturēties pie latviešu tradīcijām, pie latviešu gara. Un, nu, tādi vairs nav daudz, kas šeit prot latviešu valodu, bet ir viens tāds cilvēks Ralfs Pļaviņš, kuru jūs jau iepazināt, un viņš ir ļoti liels entuziasts, ideālists, un pateicoties viņam, jūs arī droši vien esiet šeit. Tas būtu tā, nedaudz no vēstures. Šodienas dzīve faktiski vairs nav tā centrēta ap latviešiem. Latvieši ir asimilējuši jau vietējo kultūru un valodu. Tā kā, šodien vairs nevar saukt Novu Odesu par latviešu koloniju. Lai gan, neoficiāli mēs to tā saucam. Šeit ir pilsētas. Novu Odesā es nemāku pateikt, cik ir latvieši, bet pa visu Brazīliju tāda aptuvena aplēse ir, ka ar visiem pēcnācējiem 20,000. Ja pēcnācēji nerunā? Nē. Mana paudze jau vairs nerunā latviski, ir daži izņēmumi, bet vairs nerunā. Izstāst viņš varbūt par sevi, ja viņš varbūt domā, tas tā jocīgi. Daniels Ādams, es kā jūs nosauc citā vārdā, tie ir 2 vārdi, tā kā arī tas ir. Nezinu, kur tu lieto pats, kur tev patīk, tad tev sauc labāk. Abi der, jā? Der, abi, jā. Un uzvārds Liepiņš arī. Es atvainojos. Jā. Ko tā? Sim. Nós estamos em frente à prefeitura, eu estou Isso, até, vamos estar parados aqui, vai ficar aqui. Vārds latvisks, bet pats es neesmu latvietis pēc tautības. Bet pateikt, ka ne pēc runas, ka nav latvietis. Tik pierāda to, ka latvietis vēl nekā katrs mācīties. Patiesībā es esmu īsts brazīlietis pēc tautības, mani vecāki ir latvieši, es esmu auģa dēls latviešu ģimenē. No pirmās dienas mājās mēs runājām tikai latviešu valodā. Tas droši vien arī bija galvenais iemesls, kādēļ es nokļuvu Latvijā, nodzīvoju tur 18 gadus. Pirms gada atgriezos atpakaļ šeit, ģimenes apstākļu dēļ, bet, tomēr saites ir un paliek arī ar Latviju. Tā, tagad vai kādu jautājumu vēl? Katru dienu mēs mums jautājumu. Jā. Daniels noteikti būs tas, kas visātrāk mums arī palīdzēt pie tās problēmas. Grūti pateikt, jā, ir. Vai tev atcerēsies? Daudz. Es tev atbildēšu, man ir viss izdrukājums. Jā, es pats, godīgi sakot, no ģeogrāfijas man patīk, bet es nemāku pateikt.